Latvija – mūsu mājas. Raidījuma cikls Latvija mūsu mājas izskan projekta Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā ietvaros, un to finansiāli atbalsta Islandes, Lihenšteinas valdība, Norvēģijas Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kā arī Latvijas valsts un Sabiedrības integrācijas fonds. Raidījuma programmā jūsu uzmanībai kārtējais raidījums ciklā Latvija mūsu mājas, un studijā atkal esmu Aizsarta Vītola. Labdien! Šodien mūsu studijas viešņa ir Jēkabpils 2. vidusskolas direktora vietniece Larisa Stepānova. Labdien! Labdien! Tātad Jēkabpils 2. vidusskola ir realizējusi vairākus integrācijas projektus, bet ja mēs runātu par tādu pirmo projektu, kāds tas bija? Varbūt es sakšu ne ar pirmo projektu, bet ar pirmo izmēģinājumu, jo katram cilvēkam vajag kaut kādu pieredzi, lai uzsāktu, lai uzdrošinātos darīt to, ko agrāk viņš nekad nedarīja. Pēc abu ar krievu mācību valodu skolu apvienošanu, 2. un 4. skola izvirzīja uzdevumu kaut kāda veida apvienot skolas kolektīvu, gan skolēnu, gan skolotāju. Protams, kā jebkura sadarbība sākas ar kaut kādu ideju. Un tolaik bija ļoti populāri naturalizācijas pārvaldes konkursi, un tieši šajā gada bija konkurss ar devīzi ceļu uz pilsonisku sabiedrību. Un mēs izveidojam skolēnu jaukto komandu un skolēnu. Un mūsu izmēģinājums bija ļoti veiksmīgs, jo Zemgales novada mēs ieguvām 2. vietu. Bet tā bija arī pirmā negatīva pieredze, jo pirmo reizi dzīvojot Latvijā jau tik daudz gadu, es cilvēku sarunās, personīgas sarunas, saprotu, ka runājot sveštautieši, runa ir tieši par mūsu komandu. No tā laika ideja apliecināt, pierādīt cilvēkiem, ka mēs neesam šeit sveštautieši, ka mēs esam citautieši. Mums ir cita valoda, varbūt cita kultūra, bet dzīvojot šeit Latvijā, mēs tomēr vienmēr bijam kopā. Un tā tālāka skolas rīcība un skolas uzdevumi bija saistīti ar to, lai apliecinātu, ka mēs esam šeit, ka mums ir sava niša un ka tikai virzoties viens otram pretī, mēs varam nodrošināt šo pieju, šo piegaršu, kad katrs cilvēks saprot, ko nozīmē starpkultūru izglītība, ko nozīmē dzīvot valstī, kur ir daudzu kultūru pārstāvji. Un pēc tās pirmas uzvaras bija prieks, ka mēs to izdarījām, un tāda veida sekoja ideja, ka mēs varam paši uzrakstīt kaut kādu projektu. Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja konkursu, un tajā konkursā mēs vinnējam un bijām starp 6 labākiem projektiem mūsu projekts, un tās bija projekts ar tādu Zentas Mauriņas vārdiem ceļš paliek ceļš, mēs visi esam vienā ceļā un mums jāiet kopā, jo dažādība ir tikai gājējos. Projekta vispārīgais mērķis bija sekmēt sadarbību starp skolu un ārotskolu jaunatni un veicināt jauniešu pilsonisko izglītošanu, iecietību un toleranci tieši skolēnu vidi. Un kāpēc bija arī ārotskolas jaunatne, jo dažreiz ir cilvēku priekšstati, ka tie ir citādāki, varbūt ne tādi, kā mēs. Un tad mūsu ideja bija apvienot 3 skolu jauniešus, un mēs piedāvājam Salas vidusskolai un Viesītas Arud vidusskolai kopā ar mums startēt šajā projektā. Un bijām ļoti priecīgi, ka nezinot, kas mūs visus gaida priekšā, cilvēki atbalstīja mūsu ideju, un gada laikā mēs visi kopā strādājam. Un kā rezultātu es varu minēt, ka tas bija tāds pārsteigums arī mums, pieaugušiem cilvēkiem, skolotājiem, ka bērni bija ļoti atvērti projekta laika. Droši vien viņš bija pareizi plānots, un tās fāzes, ko mēs tur
izmēģinājumu, kā mēs veidojam viņu sadarbību. Droši vien tas palīdzēja katram no mums saprast, ka mēs esam dažādi, bet mums ļoti daudz kopīga. Nu, starp citu, pieminēšu klāt, ka šī projekta finansiālais atbalsts bija tikai 500 lati. Toreiz, bet tas bija 2004.–2005. Mācību gads. Mūsu pēdējie projekti ir 10 000 latu vērtība, ielikta finansējums no citam, no Eiropas sociāla fonda, bet tas pirmais bija, ka pirmais bērns. Ļoti mīļš, labs, ļoti daudz cilvēku bija iekšā, jo arī mūsu skolas skolēni un skolotāji, kuri nebija iekšā projekta, viņi piedalījās. Tolaik mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar ģimnāziju, kuras telpas mēs arī mēģinājām kādus pasākumus, gan ar pamatskolu. Nu, tā droši vien ir ideja, ko skola jau lolo ilgus gadus. Varbūt nedaudz par tām aktivitātēm, kas tiek veiktas šī projekta laikā. Tie ir kaut kādi pasākumi vai kas vēl? Nu, tā kā katram no mums pirms jebkuras darbības tomēr jāzina kaut ko par to, ko mēs darām, tad mēs tā paredzējām 4 darbības fāzes, un tā bija mūsu pašu izgudrojums. Es gribu pateikties par šo projektu un par visu tālāko mūsu darbību ļoti pazīstamam cilvēkam mūsu pilsētā, tā ir Ērika Osīte. Droši vien, jā, visi cilvēki, kuri dzīvo mūsu pilsētā, zina šo cilvēku par viņu sirsnību, par viņu darbīgumu, par viņu fantastisku radošumu. Un tās 4, tā nosauktas ļoti tā svarīgie fāzes bija tāda veida domātas, ka pirms bija ļoti liels klāsts informatīvi izglītojošu un praktisku darbību, kur katrs skolēns izmēģināja sevi dažādas pozīcijas, un ko mēs sasniedzam, tas bija Guntas Dimitrievas tās teiciens, ka iedomājas, ka mēs un viņi kopā varam atbildēt uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem, un neviens ne mums neslēpjas savu viedokli. Un tā arī ir tā integrācija, ka cilvēks emocionāli nebaidās izteikt savu domu, rīkoties tā, kā sirds vēlas, jo vide, kuru mēs izveidojam, bija balstīta uz zinātni, uz praktiskam lietam, ko mūsu ikdienišķa dzīve, diemžēl, mēs tik reti sastopam. Ja? Un otra tā fāze vai posms bija, kad katra skola savus rezultātus prezentēja, un tad mēs apciemojam gan Salas vidusskolu, un tur bija dažādi pasākumi. Tas nenozīmē, ka mēs visu laiku tur lekcijas klausamies. Nē, tā praktiska darbība bija saistīta ar kultūru, ar sportu, ar nacionālu ēdienu gatavošanu, ar dziesmam, ar dējam, bet tā bija vieta, kur 50 jaunieši, tie bija iekļauti projekta iekšā, ka 50 jaunieši līdz šim brīdim tuvim viens otram un sasveicinājas un prasa, kā iet un kā realizējas, kādas ieceres dzīve. Tas nozīmē, ka cilvēki nav sveši. Tas pašas Guntas Dimitrievas teiciens, to mēs pēc tam uzrakstīja savā informatīva bukletā, viņa teica, agrāk ejot garam 2. vidusskolai, man nebija nekādu emociju. Tagad pa ceļam es sāku smaidīt un domāt, cik daudz interesantu cilvēku ir tur. 2. vidusskola. To pašu mēs domājam par Salas vidusskolu līdz šim brīdim. Mēs esam kopā un dažas lietas apspriežam. Bet dzīve ir tāda, ka katra pietura ir ar citiem braucējiem kopā. Un sakarā ar to tā filozofiskie, tā kā es jau teicu, ka pirmais bērns ir vismīļākais, tad šis projekts, gan mana pieredze, gan mūsu skolas pieredze, gan mūsu komandas skolotāju un skolēnu, kuri bija tur iekšā, viņi ir tādi kā lolots bērns. Un tomēr projekti turpinās. Cik daudz jau ir paveikti, jau šobrīd realizēti projekti un kādi varbūt arī tā ieskicējot? Kopumā tie bija tādi lieli 5. Tātad šis bija mūsu no sākuma līdz nobeigumam, bet pēc tam bija lieliska iespēja iekļauties izglītības iniciatīvu centra
projektos. Protams, kā toreiz bija ļoti aktuāla tēma, kura bija saistīta ar čigānu vai romu bērniem, un mums paveicas, ka šis iniciatīvu centrs izvēlēs arī mūsu skolu, bet tā bija arī mūsu izvēle, jo starp mūsu skolas skolēniem, tā ap 30 ir katru gadu. Mazāk, vairāk, bet tomēr ir šo bērnu. Un viņu pieredze ir ļoti augstas kvalitātes arī tāpēc, ka viņi saistīti ar starptautiskajām organizācijām, kur viņiem ir iespēja gan dabūt pie mums ļoti interesantus lektorus, un es pateikšu, ka mana dzīve nebija citas iespējas, tādas vērtīgas, kā to semināru apmeklēšana, un tā caur sevi, caur sirdi, caur dvēseli, tad zināšanas tāda veida, ka atbraucot mājās, pat sava ģimenē es nevaru uzvesties tā, kā bija agrāk. Tas attiecas arī uz skolas darbu. Tā kā jebkurš projekts, tā ir darbība, tas ir process, skaidra lieta, ka visi cilvēki, kuri ir iejaukti, tādas trīs lietas, gan emocionāla, gan kognitīva, gan darbības rezultātu novērtēšana, ir ļoti spēcīga komanda. Un tās zināšanas un tās situācijas, ko mēs izbaudījām uz sevi, to nevar aizmirst, un savu draugu pulka es visu laiku to stāstu, un līdz šim momentam man tur pa muguru skrien tas, es nezinu, kā nosaukt pareizi, bet skrien, ja, jo ļoti spēcīgi no Čehijas, no Slovākijas lektori, kuri parādīja mums šo procesu, integrācijas procesu uz to starpkultūru izglītību pavisam no citas puses. Un droši vien, tas jau izaicinājums, tad tu gribi apliecināt, ka tā ir, tā būs. Tad šīs projekts turpinājās 3 gadus, un mūsu skola līdz šim brīdim ir arī tur projekta, bet tagad jau nav atsevišķi projekti, tā ir valsts programma čigāni vai romi, un mūsu skola tā jau nesevišķi aktīvi šoreiz, bet mūsu pieredze arī bija popularizēta ļoti aktīvi, jo uzstājāmies konference Rīgā, pēc tam grāmatas izdotas ar IIC ideju ir mūsu skolas pieredze, labāka prakse Romu bērnu mācīšana, ir videofilma Čigānu bērns esi gaidīt skolā, kur mūsu piedalās arī mūsu skolēni. Un vēl viena lieta, tie cilvēki, kuri parādīs šī ceļā, un tie cilvēki varbūt līdz šim brīdim ne visi, bet saglabājas tie kontakti, jo šajos projektos par 3 gadiem bija iesaistītas 12 pašvaldības, un tas bija gan Aivekstes, Ilūkstes, Maltas, Vārkavas, Jelgavas pilsēta un rajons, Pļaviņas, Prēļu novads, Valmiera un rajons, Vārkavas pagasts, un arī mēs no mūsu pilsētas. Tad tā pieredze, kura bija, viņa realizējas tālāk, jo pēc tam mēs iekļaujāmies Latviešu valodas aģentūras projektos, tur arī lieliska pieredze, un tās sadarbības tīkls jau plašāks un plašāks, un sakarā ar to, ka Latviešu valodas aģentūra savu projektu veicināja tieši, lai sadarbotos skolas ar krievu un latviešu valodu, apmācības valodu, tad mums paveicas, mēs paši izvēlējāmies sev partnerus, un tā bija treša vidusskola. Un kad mēs bijām pārunas, tad mums prasa, kāpēc jums jāiet kopējā projektā, ja jūs dzīvojat viena pilsēta? Tad cilvēki nesaprot, ka dzīvot mūsu situācijā viena pilsēta, tas nenozīmē cilvēki katru dienu tieks tirgu, jā, bet tas darba process, viņš nav tik labs. Bet 2 gadus mēs bijām kopā un ļoti daudz interesantu lietu izdarījām, un tās idejas realizējas, jo viena no semināriem skolēniem bija uzdevums izstrādāt kaut kādu problēmu, ko varētu šī projekta ietvaros vai ar palīdzību risināt. Tad 3. vidusskolas skolēni ar savu to parlamentu stāstīja par to, ka vajag ēdnīcu pārkārtot. Bija televīzija, protams, bija viss filmēts, droši vien skolas administrācijas vēlme bija izdarīt gan to,
ko prasa skolēni, gan kopā ar viņiem izpētīt, kāda ir situācija. Nu, un runājot par šo projektu, es varu pateikt, ka arī ļoti daudz bija izdarīts, tā ka tā otra lieta, kā popularizēt to savu pieredzi, mums izdevās 2 reizes Rīgas konferencē, kuras nosaukums ir Valoda darbībai un sadarbībai. Tā mūsu pieredze aprakstīta viena grāmatā, ar ko mēs arī lepojamies. Nu, un daži mūsu skolotāji metodiski darbi arī ielikti pieredze, var atrast internetā un tā tālāk. Nu, un tā kā integrācija ir ne tikai sociāla veida, kad jāmeklē ceļus, kā apzināt citu kultūru, citas tradīcijas, bet šeit bija vēl viena iespēja, un tās arī ir Eiropas sociālās fonda projekts, kur mēs gribējam nodrošināt pamatizglītības pieejamību dažādu mērķgrupu jauniešiem. Tā bija mūsu kopā ar vakarskolu ideja, mūsu Jēkabpils vakarskolu ideja, un veiksmīgi realizēta, bija gan licencētas programmas, gan mūsu skola, gan Jēkabpils vakarskola. Protams, tās skolēnu skaits nav ļoti liels, bet tie ir jaunieši, kuriem tomēr ļoti nepieciešama individuālā pieeja, tādēļ, ka viņus jāmotivē turpināt izglītību un veidot to izpratni par to, ka izglītība tomēr ļoti nepieciešama. Diemžēl šodienas situācija, kad naudas sēko skolēnam, nevienai skolai nav izdevīgi Uzturēt klasi, kur ir 8, 5, 9, 12 skolēni. Bet to vienu posmu mēs pabeidzam, jo tie, kas bija šajā klasē, viņi šodien veiksmīgi integrēti skolas parastajā klasē un apguva programmu, daži no tiem aizgāja pat pamatskola. Tad varam teikt, ka arī šis projekts bija veiksmīgs. Tā projektu jums ir daudz, un kādi, es saprotu, mēs jau arī te parunājām, ka tie secinājumi ir tādi, ka cilvēki viens pret otru paliek laikam draudzīgāki, iecietīgāki. Jūsu skolas kolektīvam, teiksim, ne tikai varbūt skolotāju vidū, vai arī paši bērni, jaunieši, viņi tādi iecietīgāki paliek viens pret otru. Kāds ir tas ieguvums šajot pēc šiem projektiem jau? Saprotiet, tie bija tie skolēni, kuri tagad mācās augstskolā. Tie, protams, palika iejutīgāki, tolerantāki, bet to, ko viņi darīja pēc tam savas skola, tas arī bija jau ar citu piegaršu, vai ne? Un tad tā pieredze, kuru viņi atstāja, tā jau nav mūsu projekta pieredze, tā ir ielikta vērtība, kas skola ir ļoti cienīta un pēc būtības. Tā kā jau, 3 vai 4, varbūt 5 gadus no iepriekšējā skolas attīstības plāna bija izvirzīta prioritāte. Un tā prioritāte ir mūsu skolēnu integrācija veiksmīga, ne tikai sagatavošana dzīvei, bet arī tam, lai viņi pēc tam varētu iekļauties sabiedrība normāli. Un sakarā ar to ļoti daudz to lietu, kas zem tā ir. Jo viņi neprot komunicēt normāli un neprot miedarboties ar citiem cilvēkiem, tad iznāk, ka šis process nevarētu būt veiksmīgs. Un no otras puses, par ko tad mums ar jums komunicēt? Šodien par šo tēmu, kādu citu reizi par kaut kādu citu. Bet, ja mums nav nekādas tēmas, tad mūsu komunikācija nevarētu būt ilglaicīga, vai ja ir ko darīt, tad ir par ko parunāt. Ja ir par ko parunāt, tad ir ko darīt. Tā schēma, viņa darbojas jebkura procesa ietvaros, un tie elementi, kuri ir iekļauti tur iekšā, un skolēni, vecāki, jo bija daži projekti, kur bija arī vecāku pārstāvji, kurš pēc tam, komunicējot ar citiem vecākiem, varēja to ideju, tās idejas, ko mēs no turienes atvedam, it kā propagandēt. Bez tā mūsu pilsēta nav liela.
Un šeit visi cilvēki kaut kāda veida viens ar otru tā vai šita sadarbojas, un bez projektu darbības tie kontakti, kur ir starp pilsētas skolām, nu tagad jau pilsētas, ja pateiksim, tam kaut man ir žēl, jo ilgu laiku mēs komunicējam arī ar rajona skolām. Nu, direktoru vietnieku līmenī. Un tā bija arī, tie bija arī lieliski laiki, jo jebkura ideja par katru no projektiem mēs viens otram stāstījām, un tas bija lieliski. Otra lieta, ka citautieši šeit Jēkabpilī ļoti labi sadarbojas, jo ir nacionālas biedrības. Jā, teiksim, mūsu skola sadarbojas ar Ukraiņu biedrību, ar Krievu kultūras biedrību, ar vectīcībnieku biedrību, ar čigānu cilvēku biedrību. Nu, tad iznāk, ka tā vai šita mūsu skolēni caur šo arī ieguva pieredzi, ka cilvēki citas paudzes, citu uzskatu, citas profesijas, bet viņi visi kopā un jebkurš skolas pasākums notiek tāda veida, lai būtu iespēja redzēt to vienotību. Jūs arī jau pieminējāt vecākus, tātad, kuri arī ir iesaistījušies šajā projektā. Man uzreiz rodas tas jautājums, vai vecāki cilvēki, teiksim, viņi ir gatavi integrēties, sadarboties, sadzīvot. Kā jūs vispār redzat šo situāciju Latvijā kopumā, Jēkabpilī pilsētā, tādā plašākā mērogā? Cik ir gatavi cilvēki, satikties, sadraudzēties? Man liekas, ka katra cilvēka personīga pieredze ietekmē un veido pašu cilvēku. Un tas droši vien sakas jau ģimene, kur vai nu ir viena kultūra, viena valoda, vai dažādu tautību pārstāvju, tad notiek dažādas tradīcijas, kultūra veidojas, un tad nākošais solis ģimenes draugi. Pēc savas ģimenes es varu pateikt tā, ka mani vecāki ir divu dažādu tautību pārstāvji. Tētis bija tagad jau ukrainietis un mamma baltkrieviete. Tad, protams, man bija toreiz nepieciešams izvēlēties to tautību. It kā es varētu būt arī par krievieti, jo es runāju krievu valodā, bet es dzīvoju Latvijā un esmu pilsone. Tad, kad es mainīju nesen pasi, man paprasīja, vai jums ierakstīt jūsu tautību? Un es teicu, protams, jo mēs palikam 0,3% no visas Latvijas iedzīvotāju skaitā. Ja? Es neteikšu, ka es esmu tāda īsta ukraiņu tautības pārstāve, bet mūsu mājas dziedāja ukraiņu dziesmās. Mūsu mājas gatavoja ēdienus. Sakarā ar to, kad es apprecējos un ienācu cita, jau tagad manēja ģimene, iznāca, ka tur bija īstas krievu tradīcijas. Tagad tā veidoja situācija, ka mana meita apmeklēja bērnu dārzu, kur ir latviešu valoda, un tagad šogad beidza gimnāziju. Tad ar viņu mūsu ģimene iekļaujas vēl viena kultūra, ko viņa nes tagad jau no skolas. Da? Varbūt kaut kādi citi uzskati uz kaut kādam lietam, un tā ir cita paudze. Bet kā darbs, kā ģimene, tā arī kaut kā tāds reģionālas, pateikt tā, attīstības un tās integrācijas lietas, ļoti nodrošināt cilvēkam kaut kādu personīgu pieeju un viņa pieredzi. Ja viņš nekad nebija situācijā, kur viņam jābūt tolerantam, iejutīgam uz citu cilvēku kaut kādu sāpju vai ko, droši vien viņam nevajag. Bet dzīve tā nevarētu būt. Kādreiz tā situācija būs, un es varu pateikt, ka arī pēc manas personīgas pieredzes pirmā tāda, īpaša pieredze bija, kad man kad es biju spiesta no Rīgas aizbraukt uz Jēkabpili dzīvot. Tad 30 gadi Rīgā, un tie neteikšu, cik jau, lai nebūtu tā par vecumu runāts, tad mazāk nekā 30 šeit.
cilvēks, kurš brauc no lielas pilsētas, viņš apjuka no tā, kā notiek šeit. Pilnīgi cita vide, vai ne? Cita vide, citi cilvēki, cita uztvere, jo pavisam cits dzīves ritms. Un atbraucot no Rīgas, bija vēlme ar visiem uzreiz tur kaut kā, es nezinu, un tās jautājums, priekš kam jums apmeklēt citas pilsētas skolas? Toreiz tas nebija saprotams. Teikšu, ka savu misiju es izpildīju par 20 gadiem, ir kontakti visur, kur viņi varētu būt, bet tā ir mana pieredze. Un tā, ka man vajadzēja adaptēties, atbraucot no turienes uz šejieni, ka bija jāadaptējas jaunajā darba kolektīva, jau tāda brieduma vecuma, nekad tu esi jauna, skaista, bet tu atnāci un uzsāk no paša sākuma, un tad pamazam. Otra lieta, ka man ļoti nepatīk cilvēki, kuriem liekas, ka, ne tā, ka nepatīk, bet es viņus nevaru uztvert kā savus līdzcilvēkus. Cilvēki, kuriem ir vienīgais viedoklis, un viņi nevar nekā mainīt, un tāds sākas tā aizspriedumu, stereotipu pārvarēšana nenotiek, un tad kā ir, tā ir. Šodienas situācija, tā globalizācijas situācija, tas vispār nevarētu būt par galveno ideju. Un vēl viena lieta, par ko es dažreiz nožēloju, ka varbūt cilvēki, kuri tomēr ietekmē sabiedrības procesus mūsu valstī, varbūt viņu izteicieni, viņu spriedumi nav apdomāti, teiksim tā. Un sakarā ar to pie televizora sežot, katra ģimene ir dialogs starp ģimenes locekļiem. Dažreiz dialogs nesevišķi veiksmīgs, jo ir tikai mans viedoklis, un viņš ir pareizs. Protams, es saprotu arī situāciju, kad īpaši sirmgalvie, kuri pārdzīvo šausmīgas lietas savā dzīvē, un kuriem tās sāpes līdz šim brīdim neizzuduši. Tā ir normāla situācija. Mums jābūt iejutīgākiem viņu attiecībā. To, ka viņi nesaprot dažas lietas un nekad nesapratīs, ar to droši vien mums jāreķinās. Bet kopumā, ņemot vērā, ka tik daudz kontaktu, gan citas pilsētas, caur šiem gadiem, kuri izveidojas, gan personīga pieredze rada, ka tomēr mēs tā lēnām uz priekšu. Un tās mērķis, viņš nav sasniedzams nekad. Jo cilvēks paliek cilvēks, viņš ir drusku egoistisks, drusku neizglītots, es tā pateikšu mīksti, jā. Un droši vien viņa dzīve nebija tādas pieredzes, kad bija jāizvēlas, ar kuru kopā, kāpēc, kādēļ un ko es gribu sasniegt. Ja cilvēki saprot, ko viņi grib, tad viss kārtībā. Un tā mūsu pieredze, ka teiksim, no 2001. Un tagad ir 10. gads, un jau pāris gadus mūsu skola īpaši neintervējas, nefilmējas, tā apzināti, jo bija pārtraukums tāds, lai nebūtu tāds informatīvs bums visu laiku. Bet šī tēma ir ļoti tuva man, un sakarā ar to tā intervija droši vien šodien notika. Tad, laikam, arī tas vēlējums no jums varētu būt, kad lai cilvēki ir atvērti un neapstājās, un atvērti vienam pret otru. Tā ir pirmā un galvenā lieta, un otra lieta, ka kaut ko jādara kopā. Vakar, laikam, mūsu pašvaldības pārstāvis par kultūras nodaļu atbildīga Ubeles kundze stāstīja, kādi svētki gaida mums bērnu, tur meža sporta veida kaut kā pilsētas svētki priekšā. Arī tur ir tā situācija, par ko mēs šodien runājam. Arī tur ir integrācija gan bērnu, gan vecāku, gan vecvecāku. Arī tur ir visu cilvēku, visu tautību cilvēku dzīvojuša šeit integrācija. Arī tur būs jaunieši no visam skolām. Un no tā, kā mēs to veidosim visi kopā, no tā atkarīgs,
kā būs. Nu, un būt tolerantākam vai iejutīgākam, nu, tas ir vispār ideāls variants. Un jāsaka no sevis, no savas ģimenes, no ģimenes locekļiem, kuri dažreiz cieši vairāk nekā valsts vīri no tā, kas notiek. No tā ir galvenā doma. Ja tu gribi kaut ko darīt, mēģini, jo tas ir iespējams. Bet tev jādomā, ka blakus ir cilvēki, kuri varbūt domā citādāk. Ne tāpēc, ka viņiem ir citāda ādas krāsa vai kaut kas. Viņi domā citādāk, un viņiem nav citas pieredzes, tikai tā. Nu, tad mēģini pārliecināt, ka tas ir iespējams, un viss būs kārtībā. Paldies jums šodien par interesanto sarunu. Tas bija raidījums ciklā Latvija mūsu mājas, un tiksimies atkal nākamreiz. Latvija mūsu mājas.